domām, tagad viņi smaržo normāli kaut kāds zivs. Dažas dienas atpakaļ es biju uz algas ražotni, un tāpēc man ir šī cepurīte. Man liekas, viņas tās tik cute. Man ir 3 īstenībā. Meloju 4. Kas jauns? Pati jauna. Bet šis laiks neveikli. Es zinu, kāpēc šis laiks neveikli. Es neesmu sen blogojusi. Vismaz latviešu valodā. Es taisīju sev jaunu profilu, ko es taisīju video angļu valodā. Man tur kādi 3 pagaidām. Bet es neteikšu, kā to profilu sameklēt. Bet, draugi, man ir about you sūtījums. Es gribēju šo filmēt rīt, bet esmu nenormāli excited par to, kas man tur ir, tāpēc es nevaru sagaidīt. Ir jau vēls vakars, man nāk miegs, nogrusi, ožu pēc sviedriem mazliet, bet tengāt to kameru nevar sajust. Let's do a haul! Es varu priecīga. Pirmā lieta. Es tik ilgi gribēju tās botas. Es šo laiku līdzīgs pasūtījusi no kāda Sheina, bet viņas nebija tik karš. Puma, Speedcat. Man viņas tā patīk. Man patīk tā krāsa, man patīk tas vaibiņš. I am in love. Uzmērīsim starp manis teres. Viņām ir man jādara. Viņa izstās adorable. Man viņas tā patīk. Man patīk, ka viņas tā kā, ka viņam ir maziņas. Ka viņas ir plāniņas, tā kā viņam nav liela zola. Tālāk mums ir vēl viens botiņas. Tadā! Šādas. Nike. Man ļoti patīk, ka viņas tādas meitenīgas, girly pop. Man ļoti patīk. Tā nav gluži man ierastā toņu gama, man patīk vēsi kontrastējoši, spilgti toņi pārsvarā, bet es gribēju tādas mazas meitenīgas botiņas arī. Tālāk ir vēl viena lieta, ko es gribēju nenormāli ilgi. Es pārcēdu. Jo man šis ārā reklāmās leca jau es nezinu cik ilgi, un tās ir Puma Speedcat laiviņas. Dievs! Viņa ir tā kā laiviņa, bet bota un govs printā. Cik mīlīgi ir tas. Arī ļoti ilgi par šo domāju. Man laik bija tāds tā kā, is this cute? Bet jā, it is. Un tad pēdējā lieta ir Levi's džinsu mikses. Ar wide length, protams. Tūlīt uzvilkšu. Džinsi. Ja arī tu kaut ko gribi pasūtīt no About You, izmanto manu atlaižu kodu. Es mīlu šīs bikses. Kā arī apakšā ir linki tieši uz manām precēm. Hello! Labrīt! Es taisos uz darbu, ir jau gandrīz 1, man vienos ir jāizbrauc. Labi, vēl ir 26 minūtes. Bet man klients šodien piedalās konferencē Jūrmalā, un man ir jāizbrauc nofočēt pāris bildes un safilmēt video. Tādēļ es esmu savā corporate fontā. Un pēc tam ir ideja vienkārši pačīzot ar Alīnu pa Jūrmalu, jo viņa arī plāno pēc Jūrmalu braukt, jo ārā beidzot ir smuks laiks, ir vasarīgi. Bet kas tad te īsti notiek un vai vlogi ir atpakaļ? Es vlogoju tik daudz gadus un man galvā bija tāds, tā kā es nekad nebeigšu vlogot, es nekad nepārstāšu. Bet es pārstāju. Bet tajā pašā laikā esmu ļoti aktīva TikTokā un Instagramā, tā kā tur es visu laiku kaut ko lieku. Es negribu sasvīst. Tas, kad fonā vēl dzer karstu cigoriņu kafiju, arī, manuprāt, nepalīdz. Es pirms laika pasūtīju arābu smaržas. Es atklāju, kad eksistē tādas. Šīs ir manas vasaras go-to, lai gan man ļoti patīk šīs. Viņas visi no firmas Latafa un arābu smaržas, viņas ir daudz lētākas. Man liekas, ka viņas ir daudz noturīgākas. Strādāju no mašīnas Jūrmalā. Labrīt! Es sev brokastīs uztaisīju diezgan random ēdienu. Ķilaumaizītes. Man vienkārši kādu laiku nenormāli gribējās ķilaumaizītes, un es viņas nebiju šis kāds 10 gadus, man liekas, ēdusi.
Tāpēc sūtas viņas brokastīs. Ir diezgan ok. Patīk. Es domāju aiziet uz Āgenskalna tirgu, jo es gribu nopirkt kaut kā tādu linu svārkus, kaut linu kleitiņu, kaut ko tādu tradicionālāku, ko vilkt virsū uz Jāņiem. Lai gan es Jāņos braukšu uz Lietuvu, zināt, lietuviešu Jāņus. Bet es gribu kaut kādu tādu latvisku dabīgu kaut ko nopirkt. Tā kā es iešu pačekot, kas tur ir labs. Āgenskalna tirgu nebija nekādi apģērbi, tāpēc es esmu Jelgavā. Es nopirku mājas vīnu, jostu un arī svārkus, bet viņus uzšos tikai šovakar, jo tur bija pēdējie izpirkti, tieši tāds, kāds gribēju. Labrīt! Es esmu Jelgavā. Varbūt kādam, kurš skatījās manus vlogus tajā laikā, kad es gāju vēl vidusskolā un studēju šīs, tad varētu likties nostalģiski. Tas mājas vīns bija ļoti labs vakar. Tāpēc arī es esmu Jelgavā vēl joprojām. Zini, īstenībā bija diezgan patīkami gulēt, ka tu dzirdi nevis pilsētas trokšņus, bet putniņu čivināšanu, sienāžus. Te ir vienkārši mežiņš. Relaksējoši. Un tad es atsevišķi nopirku arī jostiņu. Ļoti patīk. Jāiečeko, kā viņi pareizi jāsasiena. Tas būs mans līgo kostīms. Pie manis šovakar jau brauks Annija, viņa paliks pa nakti, tad mēs brauksim līdz Lietuvu no rīta. Tāpēc es gribu kārtīgi sakārtot savu māju. Iztīrīt, sakārtot, lai ir tīrs. Pirmoreiz dzīvē izmantoju balinātāju. Es nopirku šādu, jo man ir vairākas baltas drēbes, bet viņiem kā sviedru pleķi, un es vienreiz viņš izgāju, viņam ir pelēka. Tāpēc šeit mērcējas drēbes. Normāli kaut ko tīru, aiztīros, un tad man pēkšņi kaut kā man atnāca tāda realizācija, ka bļāvies, man šodien bija mītings, bet es to sapratu 30 minūtes pirms mītinga. Bet tagad jau man pēc 8 minūtēm ir mītings ar praktikanti priekš podkasta Nobīde, jo mēs mēģinām Nobīdi atdzīvināt. Tā kā paldies, ka skatījies šo vlogu. Ja tev patika, raksti komentāros un tiksimies nākamajā.